Labdien, cienījamie draugi! Šodien mēs runāsim par kompāniju Access. Tas ir tāds īsts nosaukums Access Marketing, ASV tehnoloģiju kompānija, kura nodarbojas ar pakalpojumu sniegšanu. Galvenais pakalpojums ir reklāma, pēc tam papildus vēl ir daudz citu pakalpojumu. Tātad kā reģistrēties? Pirmais, jā, tātad šeit ir augšā valodas, izvēlieties to valodu, kur jums saist, tātad es izvēlējos krievu valodu. Te ir divas sadaļas ieiet un piedalīties, tātad reģistrēties faktiski, jā, uzspiežam reģistrēties, un šeit tātad ir anketa, kura ir jāizpilda, es varbūt nerakstīšu, tātad vārds, uzvārds, dzimums, datums, precīzs, e-pasta adrese jāatkārto. Vēlams ir, un es iesaku izmantot gmail.com pakalpojumus, paroli tātad arī ir jāatkārto, izvēlties viņu drošu un stabilu. Tātad nākošā ielīt valoda, uzspiežat to valodu, kādā jūs sazināsieties ar kompāniju, jūsu valsts, tātad var izvēlēties valsti, kurā jūs dzīvojat, jā, un ciparu kods, tātad, un šeit ir jāatliek ķeksīts, kam jūs piekrītat reģistrācijai. Lūk, un tātad spiediet reģistrācija, un reģistrācija ir notikusi. Uz jūsu e-pastu atnāks vēstule, kurā tātad tiks izteikta pateicība, ka jūs esat reģistrējušies, būs jūsu identifikācijas numurs, kā atgādinājumam, un būs arī parole kā atgādinājumam. Kas varbūt vēl ir būtiski ir tas, kad pie tālākās papildus reģistrācijas noteikti vajadzēs uzrādīt konkrētu adresi, kurā jūs dzīvojat. Nākošais būs nepieciešama jūsu pasas kopija, tad pasas kopija ir jāieskenē un tālāk jāievada šeit kompānijā. Nākošais dokuments ir, tātad, kas būs nepieciešams, ir kāds no jūsu rēķiniem. Tātad tas ir nepieciešams tādēļ, lai kompānija varētu salīdzināt, ka jūs tiešām esat reāls cilvēks ar tiem datiem, ko jūs esat uzrādījis kompānijā. Tātad tas rēķins arī ir jāieskenē, adresei noteikti jāsaskan ar to, ko jūs esat ievadījuši reģistrācijas laikā. Nākošais un trešais pēdējais dokuments, jā, tātad forma nodokļu maksātāji, ASV nodokļu maksātāju forma, W8, kura apliecina, ka jūs neesat nodokļu maksātājs Amerikas Savienotajās valstīs. Tātad, kā redzat, nopietna kompānija pati maksā nodokļus un aicina to darīt arī citiem. Lūk, tātad šīs stāstījums īsa apraksts, kā reģistrēties, ja gadījumā pie reģistrācijas jums ir kādas problēmas, droši varat mani sameklēt Skype'ā, tātad jūs viņu attēlā redzat. Skype's mans ir travel1957 travel, un tad mēs papildus vēl pārunāsim jautājumus precīzāk.